Mēs uzlabosim šim Soniku, lai viņš kļūtu par ātrāko pasaulē GTA 5. Soniks un viņa draugi ir uzvarējuši visus pasaules ļaundarus, un neviens vairs nevar viņus apdraudēt. Tāpēc mums būs jāiegūst ātruma gredzeni, lai attīstītu mūsu Shin Sonika formu līdz pašam ātrākajam līmenim. Vai mums izdosies kļūt par ātrākajiem pasaulē un iekarot to? Aiziet! Ak, nolādēts! Es eju pa pilsētu, jo esmu super lēns! Un pats sliktākais ir tas, ka es vairs nevienu nebaidu. Es esmu Shin Soniks, un agrāk es biedēju visus. Kāds nāca, un es teicu, bū, baidies, baidies! Un tagad viņš uz mani skatās, it kā smietos par mani. Tas ir briesmīgi. Es pametīšu pilsētu, jo šeit neviens mani neciena. Es nevienam neizraisu bailes, un tas ir ātrākais, kā es varu iet. Tas ir ļoti skumji. Tātad, uz redzēšanos. Es aizēju, es vairs neesmu biedējošs, es vairs nedaru nekam un esmu superlēns, nolādēts. Labi, es jau eju prom no pilsētas. Es vairs neatgriezīšos. Nekad vairs mani neredzēsiet. Es palikšu ieslēgts salā, būdams superlēns un... Pagaidi, kas tas tur notiek tālumā? Labi, es pieiešu tuvāk tā, lai mani neviens neredz un nedzird. Man jāpieiet pietiekami tuvu, lai mani nepamana un lai varētu viņus dzirdēt. Domāju, ka no šejienes varu redzēt, kas notiek. Nu, mēs visi esam sapulcējušies. Es Soniks, pasaulē ātrākais, savā visātrākajā formā. Katram no jums dāvinu ātruma gredzenu, lai jums būtu nepārspējams ātrums. Un lai mēs varētu pasargāt pasauli no jebkādiem draudiem. Šie gredzeni ir ļoti bīstami, ja tie nonāk nepareizās rokās. Tāpēc jums jāizveido neiespējami pārbaudījumi, lai... Neviens tos nevarētu iegūt. Saprotu, Sonik, es izveidošu neiespējamu pārbaudījumu. Ko? Nē, es izveidošu vēl neiespējamāku pārbaudījumu. Mans pārbaudījums tiešām būs neiespējams, Sonik. Turklāt tagad esmu superātra. Jā, neviens nekad netuvosies šim gredzenam. Neuztraucies, Sonik, es arī esmu mazliet nervos. Man nekad nav bijis tik daudz ātruma, bet es sargāšu gredzenu ar visu savu spēku. Tad viss ir kārtībā. Visi sargiet savus gredzenus un glābsim pasauli no jebkādiem draudiem. Labi, viņi tikko aizgāja. Tas nozīmē, ka viņiem ir ātruma gredzeni. Tāpēc man vairs nav nekādas ātruma spējas. Tagad es varu nākt šurp, lai viņš nepamanītu, jo visi ir aizgājuši un palicis tikai viens. Es piezadzīšos klusi un paskatīšos, ko viņš saka. Pagaidīšu īsto brīdi, lai nozagtu viņa gredzenu. Ai, šīs gredzens man ir liela atbildība. Bet labi, ja Soniks man uzticas, es to droši noglabāšu. Paskatīsimies, varbūt var to paslēpt šeit, lai neviens to neatrod. Un tagad ir mans brīdis. Aiziet! Pirms viņš pamana, šis ātruma gredzens būs pilnībā mans. Es uzsūkšu visu tā spēku, lai attīstītu savu Shin Sonika formu līdz pašai ātrākajai. Tā man patīk. Hei, tu! Es tevi tikko redzēju! Atdod man to ātruma gredzenu. Soniks to uzticēja man. Gribi ātrumu? Ņem ātrumu! Jā! Neviens tev vēl nekad nav iesitis tik ātri. Pazūdi no šejienes, stulbeni. Tu nespēji aizsargāt gredzenu, to ātruma gredzenu. Un tagad tas ir mans. Jā! Es esmu daudz ātrāks nekā agrāk. Kāds trakums! Es domāju, ka tad ir pienācis laiks meklēt nākamo Sonika izpalīdzīgo palīgu. Iziet to stulbo pārbaudījumu, ko viņš būs uzlicis, un paņemt viņa ātruma gredzenu. Es atkal būšu ātrākais pasaulē, un visi mani baidīsies. Nē, jā! Un te esmu. Kas pie velna ir šis pārbaudījums, ko viņi ir sagatavojuši, lai apsargātu leģendāro ātruma gredzenu? Neliec man smieties! Ir atnācis kāds briesmonītis, lai mēģinātu iziet manu pārbaudījumu. Tu nekad nedabūsi leģendāro ātruma gredzenu. Un zini, kāpēc? Jo, lai ko sasniegtu, tev jāiziet neiespējams parkūrs, kurā jābūt ļoti ātram un veiklam. Un pēc tam vēl jāpārspēj mani. Tātad tev būs ļoti grūti. Tu mani izaicini? Tas tev nenāks par labu. Es jau esmu ļoti uzlabojis savas prasmes, veiklību un ātrumu ar pirmo gredzenu. Un tagad es uzlabošu to vēl vairāk, izpildot šo parkūru pēc iespējas ātrāk. Lai gan šeit ir grūti izmantot visu savu ātrumu, jo man ir jālien augšā. Un šeit es varu skriet, bet ne pārāk daudz, jo pastāv risks nokrist tukšumā. Aiziet, jā! Oi, gandrīz nokritu. Man būs jāuzņem ātrums, lai veiktu katru lēcienu. Un, protams, man viss jāveic ļoti uzmanīgi, jo likme ir augsta. Es nevaru atļauties kļūdīties. Man atkal jābūt zvēram, kas iekaroja pasauli ar visu savu ātrumu. Lieliski. Šeit es varu iet ātri, un šeit, ak, Dievs,
Šeit es varu tikai iet un ļoti uzmanīgi, lai nenokristu, jo no tā ļoti reibst galva. Viens nepareizs solis, un es nokritīšu tukšumā, un tā būs droša nāve. Bet es jau to esmu pārvarējis. Tagad es uzkāpšu šeit bez problēmām. Un aiziet! Lēciens pēc lēciena! Es to varu izdarīt! Ar pietiekamu uzrāvienu aiziet! Labi, gandrīz tur nokritu. Man būs jāiet daudz uzmanīgāk nekā domāju. Nolādēts! Es nevaru izmantot visu savu ātrumu, un tas ir briesmīgi! Man būs kaut kas jādara! Jo es pārāk ilgi kavēšos. Eimija paņems to gredzenu, un man nebūs iespējas to atgūt. Gandrīz nokritu. Nolādēts! Aiziet! Aiziet! Tagad gan! Man jāuzņem maksimālais ātrums. Nu, aiziet! Aiziet! Pagaidi, es ielīdīšu tieši tajā spraugā. Jā, labi, es eju tik ātri, cik varu. Lai gan tas ir sarežģīti, jo viens nepareizs solis un ar mani ir cauri. Bet nu, aiziet! Šis ir ātrums, ko var sasniegt šajā pārbaudē, un ar to es tevi pārspēšu, Eimija. Tu to redzēsi. Aiziet! Ātrāk! Lēciens! Jā, arī šo šķēsli es pārlecu. Un lejā, un augšā! Jā! Labi. Man sanāk ļoti labi un ļoti ātri. Viens lēciens un kūlenīs! Aiziet! Nē! Tas mani nogāza! Man jābūt uzmanīgam! Labi. Es esmu piecēlies. Laiks doties tālāk. Jā, es izvairījos no tām lamatām. Tagad ātri šeit cauri. Aiziet un... Jā! Man izdevās! Es izgāju parkūru. Tagad krītu lejā. Es tikšu galā ar tevi, Eimija. Neticami! Neviens nekad nebija izgājis šo parkūru, bet mani uzvarēt nav tik viegli, jo es... Labāk paklusē kādu brīdi. Un necelies vairs augšā! Es tevi padzīšu no šejienes! Gatavs! Domāju, ka tādā veidā viņš vairs netraucēs. Tagad īstais gredzens ir tikai mans. Tātad es uzsūkšu visu tā spēku, lai uzlabotu savu Shins Sonika formu līdz pašai ātrākajai. Ātrs mačs. Tev ir tikai 20 sekundes, lai nospiestu patīk, abonētu kanālu un aktivizētu zvani, lai uzlabotu Shins Sonika ātrumu. Turklāt, ja komentāros ierakstīsi vārdu Shins Soniks, tu vari kļūt tikpat ātrs kā viņš. Ja es būtu tavā vietā, es pasteiktos, jo laiks mums beidzas. Nē! Jā! Dod man visu savu spēku, gredzeni! Tagad es būšu daudz ātrāks nekā iepriekš. Tā man patīk! Tas ir neticami! Mans ātrums tagad ir ievērojami pieaudzis. Un, protams, es to izmantošu, lai izietu nākamo trasi. Es dodos! Un te esmu. Kas pie velna tas ir? Vēl viena dīvaina trase. Ko tu esi sagatavojis, Tails? Trase, kur nav iespējams iziet kādam lēnām. Trase, kas aizsargās manu ātruma gredzenu. Šajā trasē ir pilnīgi viss. Seli, kāpumi, kritumi, lēcieni un ļoti daudz problēmu. Turklāt ir daļa, kuru nav iespējams iziet, jo jābūt pietiekami ātram, lai skrietu pa ūdeni. Un, lai to izdarītu, jābūt ļoti ātram. Tāds tam esi nolādētājs. Vai es neesmu pietiekami ātrs, lai skrietu pa ūdeni? Pārbaudīsim to. Vispirms es šeit noskriešu pēc iespējas ātrāk, vai ne? Un es jau gatavojos uzlādēt lēcienu un nokļūt līdz nākamajai zonai. Jā! Tagad es iešu ātri, izvairoties arī no šiem šķēršļiem. Un, protams, arī no tiem šķēršļiem. Ko tu par to domā, Tails? Tagad es kāpšu šeit augšā ar pilnu ātrumu. Es uzkāpšu šajā kalnā. Izskatās, ka es nevaru to uzskriet, tas ir pārāk augsts. Tad es kāpšu augšā lecot. Aiziet, vēl viens lēciens, vēl viens, un aiziet, jau gandrīz esmu augšā. Jā! Pēdējais lēciens, un man izdevās. Tagad laiks turpināt skriet. Uzmanīgi, lai nenokristu no malām. Un tagad jāizvairās no šiem šķēršļiem. Labi. Tagad man jālec pāri tam šķērslim, un es turpināšu kāpt augšu. Ātri. Ak, tās bumbas man nepatīk. Bet es arī tās varu pārlikt. Pagaidām trase nav problēma. Es pārlecu visus šķēršļus un tieku līdz vietai, kur man jābūt. Tagad izmantošu savu super ātrumu, lai tiktu šeit cauri. Ak, tas ir sarežģīti, jo nepareizs solis varētu likt man iekrist ūdenī. Un es noslīgtu. Tagad visas tās bumbas ir šeit. Man jālec uz platformas. Labi. Trase tagad turpinās šeit. Izskatās, ka man jāskrien lejā un... Es nokrītu! Izmantošu bumbas kā atbalstu un tās novākšu no šejienes. Un tagad labs lēciens, lai izvairītos no visām tām vaļiem un piezemētos šeit. Ko tu par to saki, Tails? Es izvairos no visas tavas stulbās trases. Un tagad pienāk brīdis.
Es skriešu pāri ūdenim. Es iešu līdz Teilam un viņam kārtīgi iekaļšu. Tā kā es nāku. Jā! Cik ātri es skrienu? Tas ir neticami. Es skrienu pāri viļņiem. Aiziet! Neviens mani nespējas apturēt. Un te es esmu! Kas par velnu? Kā tu vari būt tik ātrs? Tam nav nekādas jēgas! Atturies no manis! Ej prom tūlīt pat! Es tūlīt saukšu Soniku! Un, lūk, ko tu sauksi, ja es tev tā izdarīšu, Tails? Tagad tev vairs nepatīk skriet pa ūdeni? Nu tad ej ūdenī un paskaties, ko tu tur darīsi. Un tagad šis ātruma gradzens nāk līdzi man. Ir pienācis laiks kļūt vēl daudz ātrākam. Tātad es dodos. Dod man savu spēku, ātruma gradzeni! Jā, tas ir neticami! Es jūtu, kā mans spēks, ātrums un viss pārējais pieaug! Jā, tas ir neticami! Šis jaunais spēks, kas man ir, tagad es esmu tik ātrs, ka es sevis atstāju šleifi. Un, protams, es varu skriet pa ūdens virsmu bez problēmām. Tāpēc es došos ciemos pie Naklsa, jo tas viss šeit beigsies. Un te nu esmu. Izskatās, ka ir pienācis laiks iegūt tavu ātruma gradzenu, Shadow. Bet neliec man smieties, tu pats tam noticēji. Lai iegūtu manu ātruma gradzenu, Pārbaudījums ir mani uzvarēt sacīkstēs. Sacīkstēs manā super ātruma trasē, kuru neviens neizskrien ātrāk par mani. Tāpēc ļoti atvainojos, neveiksminiek, bet tu mani nepārspēsi. To mēs vēl redzēsim. Nostājies pie finiša līnijas, es tevi panākšu. Labi, tu pats to vēlējies, tad lai sacīkstes sākas. Lieliski, tu skaiti atpakaļ. Es pa to laiku iesildīšos, lai tev dotu dzīves lielāko sakāvi. Un 3, 2, 1, aiziet! Es jau esmu tevi atstājis tālu aiz muguras. Es nepieļaušu, ka tāds stulbs briesmonis kā tu, Shin Sonic, iegūst ātruma gradzenu. Es būšu tas, kurš uzvarēs šajās sacīkstēs. Tu to redzēsi, jā! Tātad tu krāpies, lai mani uzvarētu. Beigās tu pats būsi tas briesmonis. Man nāksies steigties, cik vien spēju. Ar šo ātrumu es noteikti varēšu viņu panākt, agrāk vai vēlāk. Tātad aiziet! Es mēģināšu būt pēc iespējas ātrāks un izmantot to, ka šajā trasē ir daži nelieli ātruma uzlabojumi. Jā, tas strādā. Ja es tās izmantošu tieši īstajā brīdī, es viņu panākšu. Skaties! Tur viņš ir! Jā, Shadow, es tevi apdzinu. Tāpēc aizmirsti, ka mani panāksi, jo viņš nāk, un viņš kustās ļoti ātri. Bet, mani lēcieni ir neticami, un pat ja vajag lidot, es varu kustināt rokas tik ātri, ka radu vēja brāzmas. Un ar tiem es lecu. Jā, te esmu atkal, un tur es dodos. Aiziet! Oj, viņš man seko ļoti cieši. Tāpēc man būs jādara viss iespējamais, lai viņu atstātu aiz muguras. Es turpināšu skriet šeit, cik ātri vien iespējams. Un ātruma uzlabojums? Jā, šis uzlabojums ir neticams. Tas man palīdzēja tikt diezgan tālu, lai gan Shadows nāk. Nolādēts! Vai tad tu nepadodies, Shadow? Es tev parādīšu labāko brīdi padoties, un tas ir tagad! Aiziet! Šis lēciens ir labs, un ja es turpināšu pa šo ceļu, un šis arī ir labs! Jā! Tā man patīk! Es varu izpildīt lēcienus! Diezgan labi, lai gan Shadows nāk! Aiziet, man jānoturas gaisā pēc iespējas ātrāk! Viņš tuvojas! Tad es lēkšu šeit, un es tieku līdz bultai! Tagad līdz šejienei! Un jā! Nu, paskatīsimies, vai tu mani noķersi! Ak, viņš nāk ar visu sparu! Tad labs lēciens no šejienes! Ak, Dievs, pa šo nogāzi nevar braukt ātri! Tāpēc mums jāiet lēni, citādi mēs nositīsimies. Labi, mēs jau esam nokrituši. Laiks turpināt sacīksti. Es tevi apdzenu. Tu par agru priecājies, Shadow. Un tagad tu nevari mani noķektert. Ņem dāvaniņu, lai tu mēģinātu atkal man tuvoties. Es tev pierādu, ka esmu daudz ātrāks par tevi. Un tas ātruma gradzens būs tikai mans. Tāpēc turi distanci. Ak, mans Dievs! Spēks, kas man tagad ir, kad esmu tik ātrs, ir neticams. Es atkal izskatos pēc tā briesmoņa, kāds biju agrāk. Esmu pārliecināts, ka tādā veidā varēšu iekarot pasauli. Jā! Lec un palielini ātrumu! Jā! Aiziet! Es tūlīt apgriezīšos! Es tūlīt šķērsošu finiša līniju! Un Shadows vēl nāk! Bet viņš nevar mani apdzīt! Jā! Brīdis bez Sonika! Varbūt tu uzvarēji sacīkstē un biji ātrāks par mani, bet es tev nevaru dot gradzenu, jo es esmu Shadows un aizsargāšu pasauli. Un pamēģini labāk šo atvairīt.
ņem manu dūru ložmetēju ar gaismas ātrumu! Jā! Tā, tu iemācīsies mani netraucēt un pildīt savus solījumus. Tagad ir laiks, lai šis gredzens man dotu daudz lielāku ātrumu baulu. Tātad, uz priekšu! Dod man visu savu ātrumu un visu savu spēku, leģendārais gredzens! Jā, jā, jā! Ak, Dievs, tas ir neticami! Tagad gan! Es esmu tik ātrs, ka varu pieveikt jebkuru, kas nostājas manā ceļā. Tātad es dodos pēc nākamā gredzena. Un es tikko kā šeit ierados. Bet šis vairāk izskatās pēc spēka pārbaudes, nevis ātruma pārbaudes. Jo šis ir pārbaudījums, kurā tev jāizmanto ātrums, lai uzlabotu savu spēku. Vai tu vēlies galīgo ātruma gredzenu? Tad tev nāksies ļoti nopūlēties, cenšoties salauzt dažādus akmeņus. Katrs nākamais akmens ir cietāks par iepriekšējo, un ja tev izdosies tos visus salauzt, tev būs privilēģija stāties pretī man. Labi. Tas izklausās dīvaini, bet ja kāds to var izdarīt, tad tas esmu es. Es koncentrēšu visu savu ātrumu savos sitienos, un tā es spēšu sist ļoti ātri. Jā! Tas sitiens bija tik ātrs, ka izskatījās it kā akmens būtu aizlidojis vēl pirms es to iesitu. Tagad šis lavas akmens man vairs nav problēma. Viena spēriena, viens sitiens un viss, kas nepieciešams, lai to salauztu. Lai gan izskatās, kā ar to nepietiek, bet man ir labāka ideja. Un ja es kustēšos tik ātri, ka izveidošu vairākus savus dubultniekus. Jā, un katrs sit stiprāk nekā iepriekšējais. Jā! Pamazām es salauzīšu magmatisko iezi. Jā! Tā arī jādara. Šis akmens jau ir salauzts. Un tagad kārta šim Elves akmenim. Tas arī izskatās diezgan ciets. Viens sitiens tam pilnīgi neko neizdara. Tas ir skaidrs. Un ja es sevi pavairoju, arī neizskatās, ka kaut kas mainītos. Tad man ir ideja. Es iešu uz pašu augšu. Tur tātad esmu. Un tagad no šejienes, no Elles klints kodola, es izdarīšu dūres ložmetēju. Esmu tik ātrs, ka varu sist ātri bez apstājas. Pat varu kustēties, kamēr to daru. Šis dūres ložmetējs pilnībā iznīcinās šo klinti. Tā! Ko tu par to domā, Nakls? Un tagad jāparūpējas par šo. Zini, tas nemaz nebūs tik grūti. Ir skaidrs, ka mani parastie sitieni nesalauzīs klinti, kas nāk no mēnesis. Tāpēc es domāju, ka kustināšu savu roku ar lielu ātrumu, lai visu koncentrētu savā dūrē. Varētu atbrīvot Shinsoniku lielo ātro dūres triecienu. Jā! Mēnesis klints ir nokritusi, Nakls, un tagad esam palikuši tikai tu un es. Kas pie velna? Kā tu pārvērti savu ātrumu spēkā šādā veidā? Tas ir neiespējami. Paldies! Klausies mani! Tu izjutīsi manu galīgo uzbrukumu! Jā! Es lēkšu no klints uz klinti ar ātrumu, kādu vēl neviens nav redzējis! Skaties, Nakls! Un skaties, kā visi mani dūres tev uzgāžas virsū! Jā! Ak, laikam es pārspīlēju un viņu salauzu. Nu, tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka beidzot man ir mans ātruma gredzens. Tātad, uz priekšu! Ir pienācis laiks pārvērsties daudz ātrākā formā. Aiziet! Jā! Tas ir neticami! Cik daudz spēka man iekšā! Jā! Šī tiešām ir īstā Shinsonika ātrākā forma. Tāpēc esi gatavs, Sonic! Es skrienu tieši pie tevis ar gaismas ātrumu, un es tikko esmu nonācis pie tā, kas izskatās pēc pēdējā pārbaudījuma, bet Sonics bija daudz lielāks. Kas pie velna notiek? Ha! Sveiks, Shinsonik! Laipni lūgts pēdējā pārbaudījumā, ko pats esmu sagatavojis. Mans ātruma gredzens ir galīgais, pats labākais no visiem. Ja tu to nevēlies, tev nāksies izskriet šo trasi patiešām ātri. Lai gan tāpat tu mani nevarēsi uzvarēt, jo es būšu īstais šīs pasaules līderis. To mēs vēl redzēsim. Es nāku! Kas par velnu? Viņš ir izveidojis tik grūtu trasi, ka es nevaru izmantot savu maksimālo ātrumu. Bet tas nav svarīgi. Pat ja ar samazinātu ātrumu, es to tik un tā izmantošu. Uzmanību! Tagad lecu!
Jā! Šīs pārbaudījums ir grūtāks nekā iepriekšējie. Tas ir visbīstamākais no visiem. Aiziet, ātrāk, ātrāk! Jā, lieliski, lieliski! Un tagad iešu šeit iekšā. Lai gan es nevaru atbrīvot visu savu potenciālu, bet nu labi. Tagad man jābūt uzmanīgam. Tagad kāpšu augšā. Un te... Ak, mans dievs, tas ir sarežģīti! Un tagad lecu! Sasodīts, es nokritu! Un esmu atpakaļ sākumā! Nolādēts! Tas kļūst sarežģīti! Šķiet, ka to nav iespējams paveikt. Tiklīdz nokrītu, es atkal esmu atpakaļ, un tāpēc zaudēju laiku. Labi, tur es nokritu, bet man izdevās. Tagad ejam! Vēl viens lēciens! Jā, jā, jā! Man izdevās! Un ejam tālāk! Tas spēlējas ar mani un manu ātrumu, bet es to varu izdarīt! Dievs! Šis lēciens ir pārāk sarežģīts, un es nevaru izmantot visu savu ātrumu. Bet es pagaidīšu īsto brīdi, kad bumba nolaidīsies. Un ejam! Dievs! Bumba mani aizmeta tālu prom, bet es atkal nokritu pašā sākumā. Šī trase ir ārkārtīgi sarežģīta, bet es varu. Nolādēts! Cik grūti! Es varu to pārvarēt! Dievs! Bumba mani aizmeta! Un? Jā! Man izdevās šeit nolaisties! Tagad man tikai jāpārvar tas baļķis, un tad es būšu to paveicis. Nāc šurp, es to pārliekšu! Nē, tas mani aizmet atpakaļ! Es domāju, ka pagaidīšu īsto brīdi. Un jā, tas nepalīdzēja! Aiziet, aiziet! Šī trase šķiet neiespējama, bet es jau zinu, ko darīšu. Es koncentrēšos. Vai tad esmu aizmirsis, ka esmu super ātrs? Nē, to nevar aizmirst. Wow! Tā tad esmu šeit? Sonic, es ar tevi tikšu galā, un pēdējais gredzens būs mans. Tā tu tikai domā. Tu vēl neesi redzējis visu manu spēku. Jā, skaties uz šo. Patiesa Sonika spēks. Pasaulē ātrākais. Jā, kā tev tas patika, neveiksminiek? Šis ir tavs gals. Atvainojos, bet nē, es nepadodos. Jā, man tas ir! Es to paņēmu! Gredzens ir mans! Un ja tu esi izmantojis tā spēku, tad es arī to darīšu! Jā, šī ir mana galīgā Sonika forma! Jā, es esmu lielāks! Stiprāks un ātrāks! Ko tu par to saki, Sonic? Tagad ir laiks noskaidrot, kurš ir ātrāks un kurš ir stiprāks! Tātad, es nāku un beidzam šo! Tagad! Ak, Dievs! Viņš ir diezgan liels un izskatās ļoti ātrs. Bet nu jau! Es esmu Sonics! Pats īstākais un ātrākais briesmonis no visiem! Ņem šo! Jā, paskatīsimies, vai tu vari mani panākt. Ja es uzkāpju šeit, un tad lecu! Tagad vēl lielāks ātrums. Tavi stari ir spēcīgi, bet es esmu daudz ātrāks. Skaties, cik ātri es kustos uz priekšu. Tev mani panākt ir neiespējami. Jā! Un man tevi uzvarēt ir viegli. Ņem šo! Ak, viņš tomēr ir ļoti spēcīgs. Ak, tā vara, kas viņam ir. Tas ir neticami. Bet es varu tevi uzvarēt. Es tev to pierādīšu. Ņem šo! Visa pilsēta būs mana. Visa pasaule būs mana. Tu mani neuzvarēsi. Es uzvarēšu. Jā! Ņem šo! Es tevi noķēru! Tagad tu gribi redzēt, kas ir īstais ātrums. Tad skaties šo! Ak, Dievs! Cik ātri es braucu! Tas ir par daudz! Kas notiek? Mans ātrums ir nesasniedzams tādam neveiksminiekam kā tu! Un tagad, kad mēs esam šeit, es no tevis atbrīvošos uz visiem laikiem! Uz neatgriešanos, neveiksminiek! Lai ūdens tevi aiznes un mēs tevi pazaudējam uz visiem laikiem! Šis ir Sonika un viņa draugu ēras beigas, un tas ir apokalipses sākums! Tagad pasauli valdīšu es bez Sonika, jo es esmu visātrākais no visiem! Jā!